Sveiciens futbola līdzotējiem! Eiropas līga Rīgā turpinās jau novembra beigas. RFS 5. spēle Eiropas līgas fāzē. RFS uzņem Grieķijas 4-kārtējo un arī esošo čempionu vienību Saloniku PAOK. Grieķijas Superlīgā un tagad atkal šī maģiskā Eiropas līgas himna Daugavas stadionā 28. novembrī. Reti, kad Latvijā ir vēlāk spēlēts futbols, kā viedokļa RFS vārtos Fabrice Ondoa, numur 40, aizsardzības centrā Žigli Lipuščeks, numur 43, viņš komandas kapteinis. Komandas starta sastāvam vārtos, protams, Dominiks Kotarskis ar 42. numuru, Horvātijas izlases rezerves vārtsargs, neturpinās spēlēt RFS komandas rindās. Ja, daudz noteikti būs jautājumu un joprojām aktuāli jautājumi par atsevišķiem spēlētājiem, kuriem beidzas līgumi decembra beigās. Vakar šeit trenējās, arī bija vairāk spēlētāji, kuri nav pieejami Eiropas līgā, kuri ir ārpus pieteikumu, bet kuri palīdzēja RFS izcīnīt čempionu titulu un tīpaši Latvijas kausu. Šeit cīņa kreisajā flankā un Živkovičs aiziet garām no baloša. Živkovičs gar vārtiem piespēl bīstami un bumba ir vārtos. 1-0 PAOK izredzās vadībā 2. minūtē. Jā, diemžēl nenokontrolē pašu vārtu priekšu vārtsargs pie bumbas, netiek aizsargi arī nenokontrolē to. Un lielā ātrumā skrienot, burtiski, kā uz paplātes piespēle Živkoviča izpildījumā. Serbijas ilgsē vairāk nekā 50 spēļu, ātrs, žigls, tehnisks flanga spēlētājs. Un, jā, viņš atbrīvojot sev flangu un netraucēt varot piespēlēt pašā vārtu priekšā, ātri vien arī nogādā partners bumbu vārtos. Arī neskatās, ka bija aizmugurē. Šeit diezgan augsts bija aizgājis Roberts Savaļnieks un Živkovičs aizskrien garām balodam. Arī saulaicīga piespēle sekoja. Redzam, ka šeit no vārta priekšas triec bumbu vārtos Spodovs. Tas bija Bulgārijas izlases kapteinis. Jā, mēs redzējām, bija ļoti tuvu Lipuščeks, bet bumbu nespēlēja, varbūt negribēja riskēt, vai tomēr pārāk spēcīga piespēle, lai šeit neizlika kāju priekšā, vai paļāvās uz to, ka Odis Šārī pie tālā vārtu staba nokontrolēja situāciju, nezinu, bet katrā ziņā centra aizsargam nevajadzētu šādu bumbu laist garām. Bet tagad Roberts Savaļnieks pie bumbas izpild stūri, sitiena RFS komanda, piespēle vārtu priekšā, sitiens vārtu virzienā un vārtsargs Kotarskis, kurš šogad aizdīja 2. spēli Horvātijas izlases sastāvā nesen, un viņš glāb pēc sitiena zem pārlikņa. Spēlēja atbildes mačā Norvēģijā, bet arī tur bija pamatas sastāvā, viņu reiķinās tur. Iespēja tagad PAOK komandai bīstami izkopienā, bumba ripo garām vārtiem, kaut kur 8 centimetri garām vārtiem, bumba pāripo un paveic RFS, ka nav rezultāts 0-2. Kaut kas notic Ādamam Arhīvam, savainojas labo atspēli par vāju, un līdz ar to, te redzam, vēl Saļims viens no RFS komandas spēlētājiem. Tas pats Marhīvs, jā, kaut kas īsti nav labi šķiet ar pašajūt Marhīvam, bet tagad ļoti labs perspektīvs uzbrukums, Jānis Ikoņiks ar bumbu Loka. Sitiens ar labo kāju, bumba lido pāri vārtiem. Žēl, ka netrāp taisna stūrī, lai likt pie darba Kotarska, bet to atstāsim nākamajam sitienam. Redz, cik daudz emociju paralēli tu pārdzīvo par Marhīvu, pārdzīvo arī par uzbrukumu, ko Jānis Ikoņiks varēja pabeigt ar skaistu sitienu. Redzam, tagad arī atkārtojumā diagonālā piespēle apstrādā un šau no gaisa, bet pāri vārtiem Jānis šo bumbu. Klādijo pie bumbas tur, bet izspies burtiski viņu ārā. Roberts Savaļnieks saņem to un laukuma robežas un tagad attīst caur aizsardzības centrs, sitiens un Kotarskis pēdējā brīdī norēģē, var teikt, saulaicīgi norēģē, būtu pēdējā brīdī būtu arī bumbu droši vien ielaids vārtos, bet norēģē saulaicīgi un noķer bumbu. Skatāmies, tomēr izskatās, ka garām vārtiem lidoja tā, aizgriezās, spēle klātienē raudzījās 429 skatītāji. Arī tādi ir piedzīvojumi un izskatās, ka RFS vienā tādā piedzīvojumā arī piedalīsies. Piespēl vārtu priekšā un paveicās te mazliet, ka un vēlreiz paveicās. Fantastiskā veidā. Jā, tāda pauze visur stadionā bija. Visi apkluso uz brīdi raudzījās, kur tā bumba lido. RFS komandai tā bumba neielidoja vārtos. Tagad arī raugāmies atkārtojumā. Uzbrukums pa labo flangu, piespēle gar vārtiem neaizsniedzas bumbai. Šeit un arī šeit izskatās, ka mazliet pat aizsniedzās, bet tā bumba arī aizgriezās prom no vārtiem. Ļoti interesanta trajektorija. Živkovičs, redzam, mēģina raidīt bumbu tukšos un bumba neldot. Rezons rakstīs. Rezons bija apspēlējis tev vienā no savām pirmajām Eiropas spēlēm ar Rapid Šaktara. Un kas par sitienu? Kotarskis atvairā. Vēl viens tālstiens, šoreiz 3 sitieni vārtu rāmī ir no RFS komandas. Un raugās, kā Dmitrijs ar kreiso kāju, ar labi paceļ bumbu zem vārtu pārtni tā lido. Latvijas izlases aizsargs atkal pie bumbas 2 Latvijas izlases spēlētāju sadarbībā. Skaidrs, ka Balodim pieredze vēl izlasē maza. Savaļniekam jau vairāk nekā 60 spēļu, bet tagad atkal soda laukumā Konstantēlijas piespēl gar vārtiem, ļoti bīstams uzbrukums un bumba ripo garām.
Savaļnieks iespēja centrējumam gar vārtiem bīstama piespēle, bet tomēr atstās Pauka komanda. Un ar to pirmais puslaiks ir noslēdzies patīkami, ka RFS esot uzbrukumā. Futbolists, kurš nu pat bija arī savas izlases rindās, bija kārtīgi paceļojis. Iespējams, tas ir iemesls, kāpēc Kolijs šodien tika atstāts rezervē. Jau pēc šīs saspēles labs uzbrukums veidojies. Odešārī piespēle savu vārtu stābu. Un tur iespējas sities Savaļnieks. Svarīgi tagad Pauka komandas aizsardzībai. Šī ir viena no retajām iespējām otrajā puslaikā. RFS komandai apdraudēt vārtus. Roberts Savaļnieks piegadā bombu. Vārtiem! Bomba! Nelido vārtos. Man jau šķita, ka caur to burzmu tur arī nonāks, bet atkal ļoti precīzi, atkal ļoti sekmīgs ir Kotārskis. Makabi piedalīšanos antirekordu apmeklētības ziņā. Un tagad Jānis Ikaunieks soda laukumā, bet Kotārskis pagūst, aizsit bumbu. Grieķijas vienībai. Un pa kreiso malu laužās cauri Baba. Piespēlē uz priekšu. Un šeit izgājienā nenospēlē, bet tomēr aizsardzībā nospēlēm labi. Tagad bumba paliek pretinieku rīcībā. Iespēle, kas par momentu un Lipušķeks glāb. Un pēc tam Ondo. Jā, līdzutēji arī to novērtēm. Ja tepat tribīnēs apkārt, centrālajā tribīnē acīm redzami skaļi aplausi par šo labo darbību, nopelnot stūrsitienu, jo tā ir iespēja, to viss saprot. Tā saucamā standarta situācija. Roberts Savaļnieks pie bumbas un gaidīsim piegādi. Precīzi un ir sākusies. Pauka dodas uzbrukumā. Pauka dodas pēc 3 punktiem, pēc pirmās uzvaras šajā Eiropas līgas pamaturnīrā un būs stūra sitiens pie RFS komandas vārtiem. Ļoti viltīgs rikošets no Lipušķeka, un vajadzēja rēģēt, vajadzēja arī šeit redzam mainīt virzienu, lēcienu virzienu Ondoā, un Ondoā nospēlē, atvēra šo bumbu. Viņš spēlē malajā aizsarga, malajā pusaizsarga pozīcijā, bet Jānis Ikaunieks dodās uzbrukumā, un viņš ar kreiso kāju piespēlēs un laukumā Darko Livajičs bija tuvu tam, lai varētu triekt bumbu tīklā. Arī šajā vakarā būs viss. Gaidam beigu svilpi un arī ātri vien sagaidam Pauka vet 3 punktus no Rīgas. Pirmā komanda šozon Eiropas līgā, kad izcīna 3 punktus Latvijas galvaspilsētā.